ikgadējās izstādes Biltim tehnika atklāšanā. Izstāde ir tikšanās vieta. Tā ir vieta, kur jaunām sarunām, tā ir vieta jauniem projektiem, jaunām iniciatīvām, tā ir vieta izziņai un pieredzes apmaiņai. Jau 33. reizi Rāmavā norisinājusies tehnisko nozaru biznesa izstāde Biltim tehnika 2024, kurā vairākus hektārus plašajā teritorijā vairāk nekā 180 izstādes dalībnieku stendos bija iespēja novērtēt un izvēlēties risinājumus tehniskiem un industriāliem darbiem būvniecībā un celtniecībā, transportā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citās industriālās sfērās. Ļoti pozitīvi skatos uz to, ka šī izstāde jau tiešām tiek organizēta vairāk kā 30 gadus, un tas ir ieguvums, protams, Latvijas lauksaimniekiem, kur šeit var reāli atbraukt, noskatīt to, ko viņi vēlās iegādāties, aprunāties, redzēt, kā tas izskatās dabā, bet arī tiešām arī iegūt jaunas zināšanas. Šeit notiek semināri, šeit arī ir firmu konsultanti, kuri var izstāstīt par jaunām tehnoloģijām, bet man ir liels prieks, ka izstāde, tā teikt, no tāds Latvijas lauksaimnieku izstādes lēnām jau top ar vien plašāk, un tikko arī mums gāja garām cilvēks, kurš teica, excuse me, tad faktiski jau arī ārzemnieki daudz piedalās, un es teiktu, ne tikai no Baltijas valstīm, ir arī tālāk no citām, un ne tikai dalībnieku izstādes, bet arī, es zinu, ka arī apmeklētāji atbrauc. Arī izstādes organizatori šogad bija ieviesuši jauninājumu – inovatīvu digitālo risinājumu, kas būtiski uzlaboja apmeklētāju pieredzi, atvieglojot informācijas un dalībnieku stendu atrašanu. Pirmo reizi bija pieejama digitālā izstādes karte ar navigācijas iespējām, kā arī dalībnieku elektroniskais katalogs. Papildus tam apmeklētāji jau gatavojoties izstādes apmeklējumam varēja izmantot WhatsApp saziņas platformu, skenēt īpašu QR kodu un skatīt aktuālo informāciju par izstādi savos tālruņos. Šie tehnoloģiskie risinājumi apliecina organizatoru apņemšanos modernizēt izstādi un integrēt tehnoloģijas, kas uzlabo pasākuma norisi, padarot to ērtāku un pieejamāku. Pie tam 2 no risinājumiem izstādēs visā Baltijā līdz šim nemaz nav izmantoti. Savukārt, domājot par nozares turpmāko attīstību, gan ekonomikas ministrija, gan zemkopības ministrija min dažus no aspektiem, pie kā šobrīd tiek strādāts un kādas iespējas aicina izmantot. Mēs strādājam tajos virzienos, lai mazinātu birokrātisko slogu. Šobrīd jau ir apstiprināts valdībā 60 punktu plāns, lai mēs būtiski veicinātu un pātrinātu procesu būvniecībā, lai to būtu ātrāk, lētāk, ērtāk izdarīt tieši no pasūtītāja viedokļa puses. Tāpat mums šobrīd ir atvērts un tāpat arī tuvākā laikā arī varās arvien jaunas Eiropas Savienības atbalsta programmas, līdz ar to mēs cenšamies, lai nav pārāvumu fondu pieejamībā un uzņēmumi var gan modernizēt, var procesus digitalizēt. Tāpat mums ir ļoti regulāri uzsaukumi, kur var iegādāties iekārtas, lai tātad izmantotu atjaunojamos energoresursus vai energoefektivitātes pasākumus mēs spētu ieviest. Tāpat mēs sniedzam būtisku atbalstu arī komersantiem, lai dotos ārvalstīs, atrastu partnerus, veidotu attiecības, lai pieaugtu eksports mūsu uzņēmumiem. Tās ir tās pamatlietas, pie kā strādājam. Lauksaimniekiem es noteikti aicinātu šoruden izmantot Zemkopības ministrijas reģionālās konferences. Pirmās jau bija tātad Alūksne un Madonā, bet mums būs konferences Latgales pusē, Treļi, Krāslavā, Liepājas pusē, Zemgalē. Un šajās konferencēs ir vērtīgi aizbraukt, jo var gan uzdot jautājumus, protams, man, bet tur arī Zemkopības ministrijas speciālisti, kur atbild uz jautājumiem, un tur arī no mūsu attiecīgām iestādēm pārtiks veterinārais dienests, piemēram, lauka atbalsta dienests, ir speciālisti, kur jau konkrēti var paskaidrot zemniekiem un arī sniegt informāciju par iespējām nākošā gadā. Programmas būs un arī atbalsts lauksaimniekiem būs jaunā gadā tādā pašā apjomā kā šogad. Jo arī valsts starp citu, arī no Latvijas valsts līdzekļiem valdība ir atbalstījusi, ka lauksaimniekiem atbalsts nākamā gadā nesamazinās. Savukārt izstādē aizdīto semināru un diskusiju ierakstus, kas šogad piedāvāja padziļinātu ieskatu būvniecības, transporta un loģistikas nozarēs, kā arī uzņēmumu attīstības un atbalsta iespējās, varēsiet atrast mājaslapā rāmava.lv.